Sveicināti, cienījamie mediju pārstāvji un arī nepulpu pārstāvji. Sveicināti. Tātad mēs gribētu paziņot, ka sākot ar 11. janvāri pusnakts 7. būs redzams ne tikai LMT mājas televīzijā un ne tikai LMT straumē, bet arī LTV1 kanālā. Un raidījums tiks pārraidīts 22:10. Vai var jautājumu? Jau? Nu, jā, sakiet, ko jūs pārstāvat? Nodokļu maksātājus. Sakiet, vai tas nosaukums nav klāja patērētāju maldināšana šaus pusnaktī un 7. un 10. cikos? Nē, es domāju, ka nosaukuma nav nevainas, un mēs paliksim pie jau esošā nosaukuma, kas varētu būt arī tāds tā kā saudabīgs skatītāju filtrs. Ja jūs nespējat izsakot cikos, tad pusnakts 7, kurš ir 10. rāda, acīm redzot, redzījums nav domāts jums. Bet sakiet, kāds būs jūsu atalgojums? Es gribētu paziņot, ka visa pusnakts 7 komanda, kas strādā pie raidījuma tapšanas, strādā pilnīgi bez atlīdzības, tātad pilnīgi par velti, līdzīgi tā kā to dara nepulpu pārstāvji. Un mēs patiesībā vispār uzskatām, ka nodokļu maksātāju naudu nevajadzētu tērēt ne pie kādiem apstākļiem, to vienkārši vajadzētu krāt un vēlreiz krāt, un attiecīgi tad uz Latviju 200 vai kādiem līdzīgiem svētkiem, mēs varam ko izšaut gaisā. Sakiet, Dziļi Violets, kā mainīsies jūsu repertuārs, jo LTV ētrā jūs nevarēsiet izpildīt ne no kvadrātu, ne vēmšanu, caureju? Jā? Tad jau sanāk, kad arī muzikantam n***sties nevarēs. Un Pālkauniek kungs, vai jūs arī turpmāk turpināsiet terorizēt cilvēkus ar saviem neadekvātiem jautājumiem? Jūs runājat par manu ikdienu vai manām ielanēm? Man ir jautājums vīrietim svārkos. Tie nav svārki, tie ir kilti. Es atvainojos, bet jūs kādreiz esat redzējusi pusnakts 7? Tas ir provokatīvs jautājums. Nē, tas nav īsti. Jūs varat vienkārši apstīties.